Es esmu pārsteigts, es nezināju, ka Ēdolas pilī ir tik interesants muzejs. Te ir crazy, te var staigāt un staigāt. Te ir tik daudz dažādas telpas un interjeri, ko iečikot, neskaitot to toni, ko es nu pat rādīju. Es varu parādīt, piemēram, pasties, cik interesanti ir ieeja uz barona guļamistabu. Ejam pastīties, pasties. Nu, tad taču tāds Instagram kadriņš sanāk. Pasaka vēl, ka te nav tāda senatnīgā garšiņa tam visam. Protams, ka te, ka muzejs darbojas, šeit ir iedegtas gaismas, ne gaišs. Speciāli palūdzu neslēdziet. Man liekas, ka šādi izskatās vēl atmosfīriskāk. Izskatās, ka mēs esam atbraukuši ar laika mašīnu bišķiņu atpakaļ. Un var ielūkoties, kā barons tur čuči savā gultiņā. Nezināju, ka te ir tik interesanti. Un muzejs nebeidzās un sajūts, ka es esmu kaut kādā filmā iekļausies, redzu cauri vairākām telpām tajā virzienā un redzu šīs te laustās arkas un baigi interesanti. Staigāt pa tādiem kā labirintiem. Neskaitot, ka katra istaba vēl ir savā tēmā. Šeit, piemēram, ir ieži. Nākošā telpā, es nezinu, kāpēc, bet šeit ir ļoti daudz pulksteņu. Man liekas, ka tavējais rudens brauciens nākošais varētu būt uz šejieni, jo laiks ārā nav īpaši silts, tāpēc var staigāt pa muzeju, iest, paēst. Man liekas, tas pa pils krogu. Es gan teiktu, ka tas ir pils restorāns, tas nav nekāds kroziņš. Un ja slink mums braukt atpakaļ, šeit ir viesnīca, kur var palikt pa nakti. Easy peasy, kā saka man meita.